Viss, kas būtu jāzina pa ātrgaitas ceļu, tātad izbraucot no Rīgas uz Bauskas virzienā Ķekavas pusi, tātad sākumā seko zīme, ka beidzas apdzīvot vieta, un tālāk zīme, ka sākas ātrgaitas ceļš, un mēs esam ierobežots 90 km/h. Mēs visu laiku braucam 90 km/h, un pēc nobrauktos uz Ķekavu seko zīme, ka 90 beidzas. Un šeit svarīgi saprast, ka jāpātrinās 120 km/h. Daudz šeit kļūdas, jo sāk braukt uz 70 vai uz 50. Tālāk mēs braucam vairākus kilometrus taisni, seko zīme, ka pēc puskilometra beigsies ātrgaitas ceļš, bet mēs vēl joprojām turpinām braukt 120 km/h. Tikai pēc šīs zīmes, ka beidzas ātrgaitas ceļš, mēs braucam 90 km/h. Tālāk braucot atpakaļ uz Rīgu, mēs ieskrienamies uz ieskrējiena joslas. Šeit nekādas zīmes nav bijušas pa ātrgaitas ceļu, tāpēc mēs braucam 90 km/h. Tālāk seko zīme, ka sāksies šis ātrgaitas ceļš pēc 250 metriem. Mēs vēl joprojām braucam 90, un tikai pēc šīs zīmes, ka sākas ātrgaitas ceļš, mēs braucam 120. Nebaidamies arī apsteigt lēnāk braucošas transporta līdzekļus. Tālāk tuvojoties klāt Rīgai zīme 90, mēs jau tiekam ierobežoti, un tālāk arī, kur seko šie krustojumi, ir atkārtots 90 zīmes. Tuvojoties klāt Rīgai, tad ir zīme, kad brīdinājums par to, ka beigsies ātrgaitas ceļš pēc 400 metriem, bet mūs tas īsti neietekmē, un arī šī zīme, kad beidzas ātrgaitas ceļš, neietekmē, jo mēs jau braucam 90 km/h. Tālāk tuvojoties klāt Rīgai zīme 70, laicīgi samazināt ātrumu, un tad ir zīme apdzīvots vietas sākums un 50 km/h.